mēs šodien taisīsim? Kājas? Davai. Labi, mēs varam iesildīties. Ejam uz kardio? Nā, ejam iesildīties. Jā. Cik reizēm tu taisi? 30. Jā. Uzliec. Sākumā, es nezinu, uzliec 26, jā. Uztais 30. Ha? 20, jā? Es domāju 30. Nē, 30. Šiem 20. Tagad bišku vieglāk. Jā. Jā, viņu aiziet, ne? Kristīna tagad palielināja svaru. Es palikšu pie tiem pašiem 26, jo savādāk es rīt nomiršu pēc kāju treniņu. Tā, Elīna, nometies uz zelkoņiem. Šādi mēs varam vingrinājumā izmantot vairāk tieši piedzīt hamstringus, jo tad, kad cilvēks ir guļus pozā, bieži vien tie lielāka svara sāk paņemt slodzi tieši vairāk gurnu muskuļu, nu dibens. Bet šādi turoties, bet vienīgais šo ieteiktu darīt cilvēkiem, kam nav problēmas ar jostas daļu mugurai. Ja ir problēmas ar muguru, tad to nevajag darīt, tad vajag labāk guļas stāvoklī. Tik grūti parunāt. Tā, labi, es izdarīšu vēl vienu piegājienu. Piegājienu skaits mums būs apmēram no kādiem 5 uz augšu. Skatīsimies, kā mums kājas izturēs, jo šeit tomēr ir cits laiks, cita trajektorija. Un par svaru. Skatīsimies.
Nu, liksim ar katru piegājienu ar vien vairāk klāt, bet sākumā sāksim uz 30 reizītēm, ja? Jā. Ok. Labi, atstāsim. Cik te ir? 40 kopumā. Pa 40? Jā, nu atstājam visu. Paskatāmies, kā būs. Jā, davai. Jā? Jā. Es sāku? Jā, es noliecu apmēram. Nē, tik augsts neliec. Viss jā, tomēr vairāk strādāsim uz kvadriem. Jā. Aha. Gatava? Ir ok. Ir ok, jā? Aha. Nu, Easy. Jā, Vienalga. easy. Var vēl 200 mieku. Svarīgi galvenais neatrauj dimeni, ja? Lai muguri kārtīgi klāt, dimenis kārtīgi piespiest pie krēsla. Kājas neiztaisno, jā, līdz galam. Visu laiku nedaudz ieliek ceļgali. Parāda visai pasaulē, kā meitene ir jātrenē. Jātrenē Jā, kājas. saprot. Kā kājas, viņas neaug vienkārši uz paklāja, diemžēl. Kājas aug tikai Šitā. ar mums. Nē. Es nesaprotu. Ņem aiziet uz 30 reizītēm, jā? Jā. Izdēr. 16, 17, davai, 18, aiziet, davai. 19, aiziet, 20, 1, aiziet, 2, aiziet, 3, aiziet, 4, davai, 5, 6, 7, davai, 8, aiziet, vēl 2, aiziet, 9, aiziet, 10, 3. Aiziet. Aiziet. 2, aiziet. 3. Dai. 4. Aiziet. 5. Neskrien ceļos kopā. Aiziet. 6. 7. Dai. Aiziet. 8. Aiziet. 9. Aiziet. 10. Dai vēl 5. 1. Aiziet. 2. Davai. Aiziet. 3. Aiziet. 4. Aiziet. 5, vēl 5, aiziet, vai, aiziet, 1, aiziet, 2, aiziet, 3, aiziet, vari, aiziet vēl 2, 1, aiziet, 2, 3. Malacis. Bet īstenībā tā motivācija, kad esi divatā, jūs vēl strādājat ar plus-mīnus vienādiem svariem, bet pavisam savādāk. Un mēs trenējamies pie Jurija Gucāna šobrīd. Nu, daži treniņi pie viņa ir kaut kur 2-3 reizes nedēļā un pārējie mēs pašas divatā.
šeit ir šito bloku kopā 200. Tas nekas var vairāk. Labi. 25? Jā. Malus. Man ir kaut kāds, es nezinu, kas man ir. Man nepatīk šitie būrīši no viņiem. Ej projām parasti. Tā. Droši vien pieliksim piecinietis pār 50. Neliksim pa lieliem lecieniem. Bišķiņ, lai tie piegājieni arī sanāk vairāki. Lai kājām lielāks pumps ir. Tātad par šodienas treniņu kādas secinājumus mēs izdarīsim. Tātad šitas treniņš mums vairāk bija tomēr uz kvadriem, vai ne? Tātad sākumā mums bija tā saucamais prezaustiņš, piedzinām ar izolējošiem vingrinājumiem muskuļus. Tas bija leg extensions un supersetos ar leg curlu. Kāpinājām svaru no 30 reizītēm līdz 25, man liekas, bija. Pēc tam uztaisījām, es nezinu, cik mums bija kaut kādi 4 vai 5. Ar leg press? Nē, leg extensions un leg curls. 5 piegājieni, vai ne? Pēc tam mēs pārgājām uz leg pressu. Arī ar 5 piegājieniem? Arī kaut kādi 5 piegājieni bija. 30 reizītes un kāpinājām svaru. Visu laiku. Jā, man bija pauze jau svarīgi tajā bija. Nu jā, pēc tam mēs pārgājām uz brīvajiem svariem, jā, uz pietupienu. Tur mēs arī taisījām piramīdiņu. Ar paaugstinājumu. Jā, tā ir tā piramīdiņa. Likām pamazām svaru klāt. 10 līdz 80 kg. Jā, un reizītes mums bija no 15 līdz 12, 10 kaut kur tā bija, vai ne? Un nobeigumā saludējām ēdienam uztaisījām presītes. Jā, nedaudz presītes. Šis vairāk ir tomēr kājām treniņš tāds riktīgi. Jā, protams, tas bija vairāk uz kvadricepsiem, šis treniņš. Jā, tā kā tā. Man ļoti patīk. Tev ļoti patīk, man arī ļoti patīk. Jā, ir forši, kad ir gym partners, ne? Noteikti. Uzreiz cita motivācija. Viņš strādā plus mīnus ar vienādiem svariem. Bet es nestrādāju ar tik lieliem kā tu, bet man ir uz ko augst. Tas nekas, bet ir forši. Un meitenēm ir jāstrādā ar lieliem svariem, ja grib skaistas kājas un smuku dibenu. Tā kā... Nu ko? Tā Kristīnas. Nē, katram, protams, ir... Mūsu organisms katram ir ļoti individuāls, un līdz ar to arī ir vienam strādā tas, vienam nestrādā tas, citam ir jāmeklē cita veida pieeja. Piemēram, man tā kā kājas neaug, tad šī ir viena no programmām, kas uz manām kājām strādā, lai viņām pieliktu masu tā kā klāt. Tā kā man kājas ļoti labi aug, šī viena no programmām, pie kuras es varētu tā kā arī turēties arī turpmāk. Tev patika, jā? Ļoti. Jā, nu izmēģiniet, varbūt jums arī patīk. Tā kā, let's go!